Jelgavas poliklīnika ir ambulatorā ārstniecības iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem pieejamus un kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus, taču speciālistu trūkuma dēļ uz daudziem pakalpojumiem veidojas rindas. Protams, ne tikai poliklīnikā, visā valstī trūkst speciālistu, trūkst ārstu. Īpaši tas ir jūtams reģionos, jo, piemēram, mums pilnīgi trūkst endokrinologs, neirologs, arī kardiologs, ultrasonogrāfijas speciālists. Rinda faktiski ir vidēji pat gadu. Lai nodrošinātu speciālistu piesaisti, Jelgavas poliklīnikā tiek īstenoti projekti uzlabojot poliklīnikas vidi, infrastruktūru un tehnoloģijas, kā arī nodrošinātas darba iespējas jaunajiem rezidentiem. Mums ir sadarbība ar Rīgas Stradiņu universitāti, ar Jelgavas slimnīcu, un tātad noteiktā cikla brīdī viņi nāk pie mums apgūt ambulatoro aprūpi, un mēs esam vienmēr atvērti un priecīgi par jauniem speciālistiem. Mums ir palaimējies rezidentiem, viņi jau ir bijuši pastrādājuši slimnīcā, teiksim, nodaļā, tā kā nav tā, ka viņi nav redzējuši pacientu nekad mūžā. Sākumā, tad, kad viņi atnāk, piemēram, tad mēs pasēžam, pieņemam pacientu tā kā kopā. Pēc tam mums ir atsevišķi, teiksim, tie kabineti, un tad viņš iet atsevišķi, jau pieņem pacientus patstāvīgi, teiksim. Un tad, kad ir kaut kādas problēmas, ja kaut kādi jautājumi, tad viņi nāk atkal pie manis, mēs to atkal visu apspriežam, izrunājam. Marija Šmeļova ir ģimenes ārste, kas Jelgavas poliklīniku izvēlējās par savu vietu rezidentūrai. Tieši šeit Marija sajūt kolēģu atbalstu un spēja sevi pierādīt profesionāli. Un es jau zināju, ka no Jelgavas esmu un gribu arī palikt tā kā Jelgavā arī strādāt. Tevis vairāk man patīk tieši, ka ir tāda komanda, un es jebkurā laikā varu aiziet pie jebkura doktora kaut ko pajautāt, un man tāds miers būs. Pajautāt tur virsmāsai, piemēram, ja man gribās tādu šuves noņemt, tad man virsmāsai saka, jā, problēma nekāda nebūs, tad es iedošu tev, ar ko to izdarīt. Jā. Kā loru, piemēram, sausis arī skatos gan bērniem, gan pieaugušiem, man arī tā kā nav problēma, tas ir apmācījis. Vienīgais galvenais, lai ir tie instrumenti, ko es dažreiz, ja man vajag, es prasu, man iedot, un es to daru. Saņēmu arī šeit strādājot Eiropas Savienības atbalstu darbam poliklīnikā. Un jā, man patīk vairāk, ka arī te komanda ir. Tas ir pats galvenākais. Komandas darbs, cieņpilna attieksme, kolektīva atbalsts ir atslēga ceļā uz panākumiem. Arī pieredzes bagātie kolēģi novērtē rezidentu deksmi un jaunu pieeju darbā ar pacientiem. Man patīk ar viņiem kopā, teiksim, kad es varu uzzināt kaut ko jaunu tieši no jaunā speciālista. Ka tas nav tikai tā, ka es esmu tas galvenais un kas zina visu labāk, ka mums tāda miedarbība notiek. Es domāju, pietiekami laba tā prakse, mums pietiekami labs ir nodrošinājums, ka mēs varam piedāvāt tam rezidentam gan savu darba vietu, ja viņam nav kaut kur jāsēž maliņā, stūrītī kaut kur, ar piezīmi blociņu, Viņam ir mēs piedāvājam uzreiz savu, teiksim, datoru, ar visām pieejām, nodrošinam, gan tai mūsu sistēmai, gan tur datamedam, e-veselībai, teiksim, caur IT speciālistiem mūsējiem, tā kā, te visas iespējas. Nākam un strādājam. Jelgavas poliklīnika saviem darbiniekiem nodrošina arī patīkamu darba vidi un apmācības. Mēs rūpējamies par to, lai mūsu darbinieki justos labi, lai šie jaunie speciālisti iesaistītos kolektīvā. Ir tādas interesantas lietas, ka mēs piedalāmies arī citos projektos. Piemēram, mums ir tāds projekts saistībā ar bitēm, kas ir uz jumta un nes medu. Mums ir dažādas lietas, kur mēs regulāri iesaistamies. Mums ir Jelgavas poliklīnikas akadēmija, kuru mēs katru mēnesi organizējam ļoti interesantas dažādas medicīniskas tēmas. Brauc lektori no visas Latvijas un ir iespēja apgūt jaunas zināšanas. Un tad, protams, ārstus un mediķus vispār mēs aicinām katru trešdienu, tā teiksim, informatīvā 5 minūte no rīta notiek mums. Un šeit varam uzzināt gan par jaunumiem poliklīnikā, gan arī dalīties ar jaunumiem, kas notiek medicīnā.